vērsim vaļā pirmo Pāvila vēstuli korintiešiem un lasīsim 13. nodaļu. Pirmā vēstule korintiešiem, 13. nodaļa. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvans un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un visu miesu atdotu, lai es varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, tā nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvans izsīks, mēles norims un atziņa zudīs, jo nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējs. Kad bija mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudziedamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim, lai kunga gars mums arī palīdz viņa vārdu pārdomājot. Tāpēc tās mēs, kā tas ir ierasts katru svētdienu, mēs patiesi tev pateicamies par tavu vārdu, par to, ka tu esi Dievs, kurš ir runājis uz cilvēkiem un joprojām caur savu vārdu runā. Paldies, ka mēs to varam lasīt, ka mēs to varam pārdomāt un saprast. Un mēs šajā brīdī gribam lūgt, lai tu mums palīdzi to, ko mēs saprotam, pieņemt un izdzīvot. Šajā brīdī pēcpusdienas stundā esot, mēs lūdzam palīdz mums būt gana modriem, klausoties, dzen prom miegu, palīdz mums nolikt malā arī visas tās ikdienas rūpes un raizes, kas pa galvu mētājās. Palīdz arī man runāt skaidri un uzticīgi tam, ko tavs vārds māca. Amen. Mīļie līgavas un līgavaiņa radi, draugi, kolēģi, šajā brīnišķīgajā un prieka pilnajā dienā, kad X un Y noslēgs laulības savienību, ieklausieties lasījumā no 1. Pāvila vēstules korintiešiem 13. nodaļas. Draugi, es pieņemu, ka lielākā daļa no šeit klātesošajiem šo 13. nodaļu ir dzirdējuši vairāk kārt un bezgala daudz reizes tieši tādā kontekstā. Laulības ceremonija. Bet vai jūs zinājāt, ka šī 13. nodaļa, lai arī Pāvils šajā nodaļā diezgan daudz ko pasaka par mīlestību, par to, kas mīlestība ir, kas mīlestība nav, šī nodaļa ir nopietnas rājiens. Šī nodaļa ir nevis tāds sirsnīga, emocionāla uzrunāšana, bet nopietnas aizrādījums Korintas draudzes kristiešiem. Šī nodaļa atrodas starp 12. un 13. nodaļu vēstulē. 12. nodaļu mēs esam izstudējuši, 14. vēl studēsim, bet abās divās šajās nodaļās Pāvils runā par to, ka Dievs draudzei ir uzdāvinājis cilvēkus, kuriem ir daudzas un dažādas dāvanas. Un šie cilvēki ar savām dāvanām ir paredzēti, lai cits citam kalpotu, lai cits citam palīdzētu, lai cits par citu rūpētos, lai cits par citu priecātos un tādējādi, lai visi kopā draudzē celtu to kopīgo labumu. Taču problēma ir tāda, ka draudze Korintā ir pilna ar cilvēkiem, kas vairāk aizraujas tieši ar šīm ārējām lietām, ar savām dāvanām, ar iespaidīgajām izpausmēm, un viņi savā starpā sacenšas.
Šajā draudzē no vienas puses pastāvēja tāda augstprātīga, pārgarīga attieksme pret citiem cilvēkiem, un no otras puses skaudība, mazvērtība un rūgtuma pilns aizvainojums. Šajā draudzē cilvēki dižojās ar visu kaut ko, tikai ne ar mīlestību. Šī raksturvieta mums saka, bet ja nav mīlestības, tad pat viss iespaidīgākās lietas un dāvanas un izpausmes ir nulle, jeb nekas. Bez savstarpējās mīlestības augšana nevar notikt. Rūpes citam par citu nepastāv, un kopīgais labums viņš nevar tikt celts. Draugi, mēs taču visi zinām, ka jebkurām normālām attiecībām ir jābūt mīlestībai, pareizi. Šai vēlmei, šai attieksmei, šai rīcībai, kas ir gatava ieraudzīt otru cilvēku un gatava rūpēties par to otru cilvēku. Kas tad cits ir mīlestība? Mūsu, attiecībās ar kaimiņiem ir jāpastāv elementārai mīlestībai. Mūsu attiecībās ar mūsu draugiem mīlestība. Ģimenes locekļu starpā mīlestība. Pat darba kolēģu starpā ir mīlestība. Spēja ieraudzīt otru cilvēku, viņa vajadzības un rūpēties vienam par otru. Un Pāvils saka, mīļie draugi, arī draudzē ir jābūt šādai mīlestībai. Un šī nodaļa, šī 13. nodaļa, kas ir tāds ķīlīts ielikts starp 12. un 14. nodaļu, kur tiek runāts par visādām dāvanām. Šī nodaļa kā tāds milzīgs aicinājums un nopietns aicinājums apstāties un padomāt. Kā tad tur ir ar to mīlestību mūsu starpā? Vai tas, ko mēs darām, tas tiek darīts mīlestībā? Vai tas, par ko mēs kā draudze priecājamies un tas, pēc kā mēs kā draudze ilgojamies, vai tajā visā ir mīlestība citam pret citu? Pāvils vēlas, lai korintieši un arī mēs zinātu to, ka šāda savstarpēja mīlestība ir daudz pārāka par visām garīgajām dāvanām un izpausmēm kopā ņemtām. Atcerieties, kā noslēdzās 12. nodaļa, ieskatieties kopā ar mani. 12. nodaļas 31. pantā Pāvils saka, bet tiecieties pēc vēl lielākām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Pašaizliedzīga, savstarpēja, brāļu un māsu mīlestība ir šis pārākais ceļš. Ja šis nav tas ceļš, pa kuru mēs visi kopā plecu pie pleca soļojam, ejam vai reizēm vienkārši velkamies, tad visām mūsu dāvanām, visām mūsu kalpošanām, visiem mūsu sasniegumiem, visām mūsu zināšanām, visiem mūsu darbiem, visai mūsu pašaizliedzībai, visai mūsu sevis ziedošanai nav nekādas lielās nozīmes. Tas izklausās tieši, tas izklausās varbūt skarbi, bet tieši tā Pāvils iesāk šo nodaļu. Dāvanas bez mīlestības nav nekas. Izlasīsim vēlreiz šos pirmos 3 pantus. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Man liekas, ka mums uzreiz ir jāierauga, ka Pāvils šajos pantos nedaudz pārspīlē, lai ik viens saprastu viņa galveno domu. Tas pārspīlējums slēpjas šajā. Pat ja mums piemistu viss iespaidīgākās un varenākās spējas pasaulē, kādas vien ir iespējamas, bet tur nebūtu mīlestība. Mīlestība citam pret citu, mīlestība pret Dieva ļaudīm. No tā visa mums nebūtu nekāda jēga un nekāda labuma. Un cik radikāli tas skan pareizi. Mēs kaut kā tā neuzdrošinamies teikt, mēs tā kā gribam teikt, varbūt tur vēl 5% jēga ir. Pāvils runā, nekāda jēga nav. Pāvils ir ļoti tiešs. Un tā viņš saka, pat ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, vārds mēles ir vienkārši sinonīms vārdam valodas.
Jaunajā derībā šis vārds visur, kur viņš tiek lietots kontekstā, kur cilvēki runā. Tas ir dažādas valodas, svešvalodas. Savukārt eņģeļu mēls ir šis Pāvila pārspīlējums, lai parādītu to, ka pat ja es kā cilvēks spētu runāt pārcilvēciskās valodās, bet man nebūtu mīlestības, tad tas nekas nebūtu. Pat ja es spētu izzināt visus noslēpumus, pat ja es spētu izzināt visus atziņas dziļumus, nu un tad, ja tur nav mīlestības pret brāļiem un māsām, tad visām mūsu enciklopēdiskajām zināšanām, visai mūsu spējai saprast lietas un paredzēt to, kā process attīstīsies, tā nav nekādas jēgas. Tas ir nekas. Šis man patīk vislabāk. Pat ja kāds ticībā varētu kalnus pārcelt, es vienmēr esmu sapņojis par to, ka Latvijai pietrūkst kalni. Kāpēc kristieši mēs nevaram vienkārši ticēt tam, ka Alpi var nostāties starp mums un Krieviju, piemēram? Iedomājieties. Pat ja mēs kaut ko tādu varētu izdarīt, bet mums nav mīlestības, tam nav nekādas nozīmes. Pat ja es atteiktos no visa sava īpašuma, pat ja es atdotu sevi pašu, lai mani sadedzina, bet tur nav mīlestība, tad tas nav nekas. Brāļi korintieši uzskatīja, ka viņi ir ārkārtīgi garīgi ļaudis, jo viņiem piemita kādas konkrētas dāvanas, izpausmes. Bet Pāvils saka, ka patiesa garīguma raksturiezīme ir nevis kaut kādas spējas vai dāvanas, bet gan kas? Mīlestība. Nav svarīgi, vai mēs runājam par neskādiem tur brīnumiem, pārsteidzošu altruismu, sevis aizliekšanu un sevis ziedošanu un sevis sadedzināšanu. Bez mīlestības tas nav nekas. Domājot par šiem pantiem, es īstenībā šajā nedēļā biju spiests sev uzdot vienu otru izmeklējošu jautājumu. Mārtiņ, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Ne tā nopietni, kāpēc tu sludini? Kāpēc tu katru nedēļu vadi vairākas bībeles studijas? Kāpēc tu tiecies ar cilvēkiem? Vai tas tādēļ, ka tu mīli citus, lai palīdzētu viņiem augt, lai palīdzētu viņiem vairāk saprast Dievu patiesību, lai palīdzētu viņiem veidoties un nobriest, lai palīdzētu viņiem ieraudzīt veidus, kā viņi var īstenībā savu ticību izdzīvot? Varbūt tas ir tādēļ, lai vienkārši parādītu to, ka tu vari saprast to, ko citi nevar saprast. Tu vari izskaidrot to, ko citi nevar izskaidrot. Un jāatzīst tas, ka bija viena otra lieta, ko man vajadzēja nožēlot. Bet mēs jau to varētu uzdot par jebkuru lietu, ko mēs kā kristieši darām pareizi, ko mēs kā kristieši draudzē darām. Kāpēc mēs kalpojam? Kāpēc mēs vadām svētdienas skolu? Kāpēc mēs strādājam ar jauniešiem? Kāpēc mēs tiekamies, lai cits citam palīdzētu? Kāpēc mēs to darām? Ja tur nav mīlestības, tad tas nav nekas. Kopsavilkumā mēs tātad redzam, ka mīlestība ir tas, pēc kā pazīst gara pilnus un nobriedušus kristiešus. Un, draugi, tas ir pretēji tam, kā cilvēki reizēm domā. Es nezinu, vai jūs arī tā esat kādreiz domājuši. Bet manuprāt, cilvēkiem reizēm liekas, ka kaut kādas brīnumainas izpausmes, draudzes locekļu skaits, dzīvi kūsājoša aktivitāte draudzē un darbošanās un tāda aizgrābtība ar visām lietām ir tas, kas liecina par to, ka Dievs ir kopā ar mums. Ka Dievs patiešām ir šeit un viņš šeit strādā. Bet vai Pāvils tam piekristu? Daudz no tām lietām ir labas un vajadzīgas lietas, un mēs ar tām lietām nodarbojamies, bet vai Pāvils piekristu tam? Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, ka neviena no tām lietām, kuras Pāvils uzskaita pirmajos 3 pantos, un tas ir pārsteidzoši, bet neviena no šīm minētajām lietām nav tikai un vienīgi kristiešiem pieejama lieta. Jūs esat kādreiz par to aizdomājušies? Vai tā būtu runāšana svešās mēlēs, vai tā būtu spēja darīt brīnums, vai tas būtu kaut kāds filantropisks dāsnums vai pašaizliedzīga varonība? Pasaules tautu
dažādu kultūru, dažādu reliģiju apraksti, prakses ir pilnas ar runām par šīm pašām lietām, ar liecībām par šīm pašām lietām. Un mums nevajag būt pārsteigtiem. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, visādas brīnumainas lietas. Visādas brīnumainas lietas nav tikai un vienīgi Dieva lauciņš. Atcerieties, tad, kad Dievs caur Mūzu Izraēlu ved ārā no Ēģiptes zemes, tur bija 10 mocības. Un pirmās no šīm mocībām varēja atkārtot arī Ēģiptes magi, kas bija absolūti Dievam neticīgi cilvēki, kas visticamāk viņi pielūdza tumsu, ļauno. Arī viņi varēja darīt brīnumainas lietas. Vai tas pats Jēzus, mēs studējām Bībeles studijās, jau kāds laiks ir pagājis, Mateja evaņģēliju. Un Mateja evaņģēlija otrā pusē viņš vairāk kārt brīdināja savus mācekļus, kristiešus par to, lai viņi piesargās no viltus praviešiem, kas dara zīmes un brīnumus. Ne visas zīmes un brīnumi liecina par Dieva darbu. Arī absolūti neticīgi, tumsu pielūdzoši cilvēki to var darīt. Citiem vārdiem sakot, ne jau šīs pārdabiskās lietas, ne jau šīs īpašās lietas, ne jau šīs tādas iespaidīgās izpausmes ir tas, kas primāri liecina par patiesu ticību un gara briedumu. Nē, kristīga mīlestība. Kristīga mīlestība ir Dieva ļaužu atpazīšanas zīme. Es no maka izņēmu 10 eiro. Kā var pateikt, ka šie 10 eiro ir īsti? Tur rakstīts 10 eiro, bet varēja arī nebūt īsti pareizi. Tur ir ūdens zīme. Nauda ir īsta tādēļ, ka tur ir ūdens zīme. Protams, tur ir kaut kādas citas lietas, vēl, kas liecina par to, ka viņa ir īsta. Mīlestība citam pret citu ir tā ūdens zīme, tas logo, tas zīmoks, kas ļauj atpazīt patiesus kristiešus, patiesu kristīgu draudzi. Mīlestība patiesi ir pāri visām lietām, kuras mēs darām un varētu darīt. Un raksturvietas turpinājumā mēs redzam, kā Pāvils viņš tā kā ieslēdz lielo prožektoru, un viņš pavērš pret korintiešiem un saka, tā, draugi, ir tas vai nav tas jūsu vidū? Paskatīsimies, ir jums tur tā mīlestība vai nav tā mīlestība? Izlasīsim no 4. līdz 7. pantām. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu, uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Šajos pantos Pāvils uzskaita vairākas lietas, kas mīlestība ir un kas mīlestība nav. Pareizi jūs pamanījāt. Mīlestība nav un mīlestība ir. Un Pāvils to visu dara ļoti apzināti. Katra no šīm mīlestības raksturiezīmēm īstenībā ir tāds tieši izaicinājums korintiešiem paraudzīties pašiem uz sevi. Un interesanti, ja mēs vairāk papētam tās lietas, kuras te ir pieminētas, gandrīz visas no viņām līdz šim izstudētajā vēstulē korintiešu draudzē nav. Piemēram, Pāvils saka, mīlestība neskauž. Kā ir ar korintiešiem? Korintiešiem skauda. 3. nodaļas 3. pantā, kamēr jūsos ir skaudība un ķildas, vai tad jūs neesat miesīgi, Pāvils saka? Mīlestība nelielās. Kā ir ar korintiešu lielajās? 4. nodaļas 7. pants, kas tev padara pārāku? Kas tev ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Un ja tu neesi saņēmis, ko tad tu lielies? Tā ir kā tu nebūtu saņēmis. Mīlestība nav uzpūtīga. Korintieši bija uzpūtīgi. 5. nodaļas 2. pants un vēl daži panti 4. nodaļā saka, jūs esat uzpūtīgi. Mīlestība nav nepiedienīga, kā ar korintiešiem.
11. nodaļas 21. pants, kur Pāvils runā par vakarēdienu, sadraudzību, viņš saka, jo katrs steidzas apēst savu līdzpaņemto ēdienu, tā ka viens paliek izsalcis, bet cits piedzeras. Mīlestība nemeklē savu labumu, Pāvils saka, kā ir ar korintiešiem. Atkal un atkal šajās pirmajās 12 nodaļās Pāvilam bija jāmāc tas, lai viņi pārstāja meklēt savu labumu. Viņi savu labumu meklēja, veidojot grupējumus. Man patīk tas mācītājs, man patīk tas mācītājs. Viņi savu labumu meklēja, nesot gatavi ierobežot savu brīvību, savu brāļu un māsu dēļ. Korintieši meklēja savu labumu daudzos un dažādos veidos. Pāvils saka, mīlestība nepriecājas par ļaunu. Korintieši, jūs uzminējāt, priecājas. Patiesībā viņiem ir vienalga. Ieklausieties 5. nodaļas 1. 2 panti. Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā, un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka daži dzīvo ar savu tēvu sievu. Turklāt jūs esat uzspūtīgi un nepavisam nebēdājat par to. Vēl vienu. Mīlestība ir pacietīga, un tā nepiemin ļaunu. Korintieši piemin. 6. nodaļas sākumā mēs lasām par to, kā Pāvils viņiem pārmet, draugi, ko jūs viens otru visu laiku pa visādām lietām vazājat pa tiesas zālēm. Kāpēc jūs nevarat savā starpā izrunāt šīs lietas? Un galu galā, reizēm, kāpēc jūs neesat gatavi vienkārši aizmirst pārdarījumu? Un tā Pāvils skatās uz korintiešiem ar savu visu redzošo binokli un jautā, kur jūsu starpā ir mīlestība? Un atbilde ir, tur ir diezgan nopietns mīlestības deficīts. Šajā nodaļā, iespējams, to vajadzēja jau pašā sākumā pateikt, šajā nodaļā, 13. nodaļā, Pāvils runājot par mīlestību, viņš izmanto šo grieķu valodas vārdu agapē. Grieķu valodā ir daudz dažādu vārdi, kas apzīmē mīlestību, bet agapē mīlestība apzīmē šo pašaizliedzīgo, sevi upurējošo gatavību darīt lietas otra labuma dēļ. Aizliegt sevi, lai celtu otru. Aizliegt sevi, lai dotu otram. Tas ir tas, ko nozīmē agapē mīlestība. Un mēs zinām, ka Kristus ir šāda veida mīlestības vislielākais iemiesojums. Lūk, īsta mīlestība. Korintieši, jūsu vidū tāda ir? Un, protams, mēs varētu pastarpināti uzdot jautājumu, vai mūsu vidū tāda ir. Un es kā mācītājs gribu teikt, protams, ka ir. Vienmēr var būt labāk, bet ir. Paldies Dievam, ka ir. Tad šajā brīdī es gribu uzdot vienu citu jautājumu. Mēs zinām, ka korintieši viņi bija kristieši. Pilnīgi neticās pareizi, mēs visu to sarakstu pa viņiem izlasām. Un tomēr viņi ir kristieši. Jā, viņi ir kristieši. Pāvils viņus vairāk kārtā nosauc, šeit jūs esat kā bērni, bet jūs esat kristieši. Un tas jautājums ir tāds, kādā veidā, kā tas nākas, ka Pāvilam šiem kristiešiem ir jāatgādina šīs pamatlietas par mīlestību. Kā tas nākas, ka korintieši ir aizgājuši prom no šīm pamatlietām? Un vai nevarētu būt tā, ka korintieši bija kļuvuši par ļoti pasaulīgiem kristiešiem, kuri pārlieku koncentrējās uz šo dzīvi, uz šo zemi, uz sevi šeit un tagad. Un koncentrējoties uz to, kas ir šeit un tagad, viņi neredzēja un ignorēja, varbūt pat nebija pārliecināti par to, kas būs tālāk, par mūžību. Korintieši bija kristieši, kuri dzīvoja bez mūžības perspektīvas. Un tas ir redzams viņu nespējā izšķirt starp mūžīgo un to, kas pastāv tikai īsu brīdi. Un šī nespēja izšķirt starp mūžīgo un to, kas pastāv tikai īsu brīdi, ietekmē viņu savstarpējās attiecības, jo arī uz cilvēkiem, uz citu viņi raudzījās tikai caur savu šeit un tagad, kāds ir mans labums perspektīvu. Un tieši ar to Pāvils arī noslēdz šo nodaļu, šo 13. nodaļu.
kur viņš salīdzina un pasaka, ka mīlestība ir tā mūžīgā lieta. Savukārt dāvanas un izpausmes un vispārējais, ko mēs varētu saukt par svarīgām lietām, tās visas ir īslaicīgas un pārējošas. Ieskatieties no 8. līdz 9. pantam, līdz 10. Pāvils saka, mīlestība nekad nebeidzas. Praviešu dāvanas izsīks, mēles norims un atziņa zudīs, jo nepilnīgi ir mūsu izpratne un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Bet tad, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējs. Pāvils salīdzina no vienas puses mīlestību un šīs dāvanas. Un Pāvils saka, tikai viena no šīm lietām būs mūžīga, proti nekad nebeigsies. Un šī lieta ir mīlestība. Viss pārējais beigsies. Visas dāvanas, kuras Dievs ir iedevis draudzēji, kuras ir labas un derīgas vienā vai citā draudzes vēstures posmā, tas viss ir iedots tikai uz laiku. Tās ir īslaicīgas. Tās ir ar derīgumu termiņu. Un mēs, protams, lasām šo. Varbūt tas nav mūsu galvenais jautājums, un tas varbūt nav galvenais jautājums, ko Pāvils šeit grib aprunāt, bet mums, kā lasītājiem, rodas jautājums, bet kad tad tas beigsies? Kad beigsies tas, kas ir īslaicīgs? Un ir cilvēki, un es zinu, ka tādi cilvēki ir arī mūsu vidū, kas uzskata, ka visas šeit pieminētās dāvanas, un arī tas, kas tika pieminēts 12. nodaļā, visas šīs dāvanas ir beigušās līdz ar apustuļu nāvi. Proti, Dievs visas šīs dāvanas iedeva īpašā vēstures posmā, kad tika pierakstīta Dieva atklāsme, un kad uz šīs Dieva pierakstītās atklāsmes pamatiem radās pirmā draudze, izveidojas pirmā draudze. Un tā kā tas viss ir noticis, tad šīm dāvanām vairs nav nekādas nozīmes. Tas vairs nav vajadzīgas, tās ir pārgājušas. Un, draugi, tas ir pilnīgi noteikti, ka ir dāvanas, kuras patiešām ir beigušās. Apustuļi un pravieši, kas darbojās līdzās apustuļiem, ir dāvanas, kuras vairs nepastāv. Kāpēc? Tāpēc, ka tās vairs nav vajadzīgas. Tāpat tās nav vajadzīgas zīmes un brīnumi, kas pavadīja apustuļu darbošanos, apliecinot to, ka tas, ko viņi saka, tas, ko viņi māca, ir paša Jēzus mācība. Tas viss ir apstājies un izbeidzies. Kāpēc? Tāpēc, ka apustuļu un praviešu liecība ir pierakstīta. Pamats ir ielikts. Taču, manuprāt, būtu nepareizi teikt, ka pilnīgi visas Dieva dotās dāvanas vairs nepastāv. Ir dāvanas, kuras ir apstājušās, kuras vairs nav, kuras ir savu darbiņu izdarījušas, viņas vairs nav vajadzīgas, bet tas nenozīmē, ka pilnīgi visas Dieva dotās dāvanas ir apstājušās un izbeigušās. Pirmkārt, paskatieties, kā Pāvils runā par šo lietu. Viņš saka, ka visas dāvanas beigsies. Kad viņas beigsies? Tad, kad pilnība atnāks. Tad beigsies. 12. pantā Pāvils runā par dienu, kad vaigu vaigā skatīs un atzīs kungu. Kas tad ir tā diena, kad pilnība atnāks? Kas tad ir tā diena, kad vaigu vaigā skatīs to kungu un atzīs kungu? Kristus otrā atnākšana. Kristus otrā atnākšana. Un tajā brīdī, kad mēs būsim Dieva valstībā, tad mums vairs nevajadzēs dāvanas. Tās, pēc kurām mēs ilgojamies šobrīd, tās, kuras Dievs ir devis draudzēji šīs zemes dzīves laikā. Tāpēc, kad tur būs pilnība, tur nevajadzēs dāvanas, tur Dievs būs. Tur kungs būs ar saviem ļaudīm. Dāvanas ir kā tādi palīgi līdzekļi un instrumenti, kas ir paredzēti lietošanai līdz tam. Un, lai vēl vairāk paskaidrotu šo domu, Pāvils 11. un 12. pantā izsaka divas ilustrācijas, un šīs abas ilustrācijas viņas raksturo to, kur mēs esam tagad un kas būs vēlāk, kur mēs kādu dienu būsim. Un pirmkārt, sāksim ar to, ka mēs izlasām. 11. 12. pants. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērnu dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
Pāvils pirmkārt saka, mēs esam kā bērni. Un šajā gadījumā tas nav nekas negatīvs. Ja? Iepriekš Pāvils teica, jūs korintieši, tak pieaugat, beidzat būt kā mazi puišeļi ar nošlikušām biksītēm. Šoreiz tas ir domāts labi, pozitīvi. Patiesi, lai cik ļoti mēs arī nepieaugtu savā kristītībā, lai cik ļoti mēs nenobriestu un nesaprastu lietas, ko Dievs savā vārdā ir mācījis. Šajā dzīvē mēs visu laiku būsim kā bērni. Tāpēc, ka mūsu atziņa nebūs pilnīga. Vienmēr kaut kas pietrūks, gan mūsu rīcībā, gan mūsu izpratnē. Īsto un pilnīgo briedumu mēs sasniegsim tikai tad, kad mēs būsim ar kungu beidzot pareizi. Otrkārt, Pāvils izmanto šo līdzību par spoguli, jeb atspulgu. Ja? Un tajā laikā, draugi, nebija tie foršie spoguļi, kurus mēs varam Ikea nopirkt visādās krāsās, visādās formās. Tajā laikā par spoguļiem izmantoja kaut kādu nopulētu vara gabalu, plāksni, vai es nezinu, ko vēl tur izmantoja. Kaimiņa. Labi, es nezinu, ko viņi tur izmantoja. Upē skatījās, ezerā skatījās. Un, protams, ka tas atspulgs, kas ir redzams, tur ir pilnīgi nekas pareizi. Apmēram tur redz, ka galva ir vietā un mati vēl arī ir kaut kur. Bet neko jau daudz vairāk tur nevarēja redzēt. Un Pāvils saka, tā mūsu dzīve tagad ir tāda. Bet kādu dienu mēs viņu skatīsim vaigu vaigā. Kādu dienu mēs Dievu atzīsim pilnībā tā, kā viņš atzīst mūs, kā viņš pazīst mūs. Un tā, šie panti, viņi māca to, ka tās dāvanas ir īslaicīgi instrumenti, kurus pats Dievs pēc savas gudrības, pēc savas izvēles dod draudzei, lai to draudzi uzturētu un celtu. Bet tas nozīmē to, ka šo dāvanu vērtība ir ierobežota. Un kādu dienu tās pavisam noteikti beigsies. Un, kā es jau minēju, ir dāvanas, kuras ir beigušās. Apustuļi, piemēram, pravieši. Dievs neko neteiks vairāk jaunu, ko mēs varētu pievienot šai grāmatai. Tās dāvanas ir iedotas un ir beigušās, jo viņas vairs nav vajadzīgas. Tāpat laikā ir dāvanas, kā piemēram mācīšana, vadīšana, ziedošana, žēlastība un daudzas citas, par kurām mēs varam lasīt šajās gara dāvanas sarakstos. Šīs dāvanas turpinās. Tās draudzē joprojām ir vajadzīgas. Bez šīm dāvanām draudze nevarētu ne augt, ne izdzīvot savu aicinājumu. Bet kādu dienu vajadzība arī pēc šīm dāvanām izbeigsies, apstāsies. Un tas notiks tad, kad mēs būsim kopā ar savu kungu. Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Un Pāvils 12. nodaļas beigās teica, tad dzenamies pēc tās lielākās, pēc tā pārākā ceļa, pēc tās lielākās no dāvanām. Ticība, cerība, mīlestība, ticība, draugi, ticība mums vairs nebūs vajadzīga. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzēsim. Vēstulē Ebrejiem autors definējot ticību, saka, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Debesīs mums ticība vairs nebūs vajadzīga, jo mēs redzēsim lietas. Mēs redzēsim Dievu. Cerība. Arī cerība mums vairs nebūs vajadzīga. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs būsim dabūjuši to, uz ko mēs esam cerējuši. Bet mīlestība paliks. Savstarpēja mīlestība. Citam uz citu. Būs tā lieta, kas būs arī jaunajā radībā, kas būs Dieva valstībā. Un tā mums ir jāsaprot, ka pašaizliedzīga mīlestība, kas ir vērsta uz otru cilvēku, uz citu labumu un izaugsmi, ir tā īstā manta, pēc kuras mums tiekties un dzīties. Tā ir daudz vērtīgāka par visu pārējo, pēc kā mēs varam ilgoties. Pēc dāvanām un talantiem un spējām. Jo bez šīs mīlestības tām lietām nav nekādas jēgas. Un Pāvila vārdi līdz ar to ir tāds brīdinājums par to, lai mēs pārāk neaizrautos apbrīnojot neīstās lietas. Tās lietas, kas raksturo šo zemes dzīvīti šeit un tagad. Lai mēs pārlieku neaizrautos ar to, ka mēs cīkstamies un dzenamies un cits citu apskaužam un cits citu nicinām, skatoties pēc tām īslaicīgajām lietām. Tā vietā mums ir jādzenas un jāilgojas pēc mūžīgā, pēc mīlestības savā starpā. Nobeigumā pavisam īsti
3 secinājumi, ko mēs varam paņemt līdzi no šīs nodaļas. Un pirmais ir tas acīm redzamais, par kuru mēs diezgan daudz esam runājuši. Proti, ja nav mīlestības, tad nav nekā. Ja nav savstarpējās mīlestības, tad nav nekā. Pāvila vārdi mums visiem liek pievērst uzmanību tam, kas tad ir tas, kas mums liekas pats svarīgākais. Viņš liek mums domāt par mūsu kalpošanu, par mūsu kristīgo dzīvošanu un darbošanos. Draugi, mēs kā draudzi noturam dievkalpojumus katru svētdienu, mums ir bībeles studijas, mēs mācām bērnus, ir forša svētdienas skola, ir Miroslavs ar foršu jauniešu kalpošanu, mēs rīkojam konferences un seminārus, un mēs cenšamies citam palīdzēt, un tā tālāk, un tā joprojām. Tās visas ir brīnišķīgas un skaistas lietas, bet mēs nedrīkstam aizmirst par mīlestību. Draugi, ir ārkārtīgi viegli mūsu aizņemtajā stresa pārņemtajā dzīvē aizskriet uz bībeles studiju tikai ķeksīšu dēļ. Bez mīlestības. Ir ārkārtīgi viegli, un šeit es droši vien runāju par sevi, ir ārkārtīgi viegli katru nedēļu gatavot sprediķi, sagatavot 3-4 bībeles studijas, satikties pāris cilvēkiem, atbildēt uz 100 ēpastiem, domāt par to, kas ir pielikts tas radiators vai nav pielikts tas radiators. Un ir viegli ieslīgt tādā profesionālā, es to visu izdarīšu, ķeksīšu veidā. Nedomājot par tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā to darām pareizi, un kam mēs to vispār darām. Kur ir tā mīlestība? Un kaut kādā ziņā šis ir tāds mudinājums uz tādu veselīgu sevis izanalizēšanu, izmeklēšanu. Es esmu tāds piesardzīgs, kad es šo saku, jo reizēm ir neveselīga sevis izanalizēšana un izmeklēšana. Taču man liekas, ir forši un vērtīgi, ka mēs varam iziet cauri tam sarakstam. Kāda tad ir mīlestība? Un, ko mēs redzam no 4. līdz 7. pantam. Un padomāt par šīm lietām. Sauksim to par pavasara tīrīšanu. Vai ne? Katru pavasaru vajag logus nomazgāt un vēl kaut ko tur izdarīt. Un mums kā kristiešiem laiku pa laikam vajag apstāties un uzdot sev jautājumus. Kā man iet ar mīlestību? Vai es esmu pacietīgs ar citiem kristiešiem? Vai es vēlu otram labu? Kā ir ar skaudību manā dzīvē? Kā ir ar lielību? Kā ar uzpūšanos? Kā labumu es primāri meklēju? Tikai savu vai citu? Kā ir ar dusmām savā starpā pastāvošajām? Cik ilgi es valku līdzi pāri darījumu, pārpratumu, apzināti vai neapzināti, ko kāds pret mani ir pastrādājis? Vai mēs iestājamies pret to, kas ir netaisnīgs? Vai mēs priecājamies par to, kas ir patiesība un labs? Un skatoties šajā spogulī, jeb skatoties uz šo mīlestības definīciju, mums ir jāatcerās, ka mēs to darām kā Dieva ļaudis. Jo es pieņemu, ka viens otrs šeit sēdošais varētu teikt, pilnīgi visur es esmu feileris. Bet, draugi, tā ir nepareiza skatīšanās šajā spogulī. Mēs esam Dieva ļaudis. Mēs jau tagad esam Dieva ļaudis. Un kādu lietu trūkums mūsu dzīvē, vai tas, ka mēs pamanām kaut ko, kas šeit tā ļoti stingri uz mums runā, tas jau mūs nediskvalificē kā Dieva ļaudis, pareizi. Tā vietā mēs varam pateikties Dievam, paldies Dievs, ka es esmu spējis ieraudzīt šo lietu savā dzīvē. Un kāpēc tā ir laba lieta? Tāpēc, ka ar Dieva žēlstību es tad varu sākt strādāt pie šīs lietas un to mainīt. Un visbeidzot, iespējams, šī ir pats svarīgākā lieta. Kristus ir šis mīlestības piepildījums. Pāvila mērķis šajā nodaļā, un līdz ar to arī mans mērķis, nav moralizēt. Ir ļoti viegli paņemt šo nodaļu, satīt tādā milzīgā bērza zarā un sākt dauzīt vienkārši vienam otru. Tā nav zvetējamā raksturvieta, kas kristiešiem liek justies neadekvātiem. Skaidrs, ka mēs paši saviem spēkiem nekādi šādu mīlestību nevaram izdzīvot pareizi. Mēs nevaram sevi to radīt un praktizēt bez Dieva palīdzības. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība.
un Dievs palīdz. Šādu mīlestību sevī pilnīgā un absolūtā veidā iemieso un demonstrē Kristus. Nobeigumā ieklausieties divās raksturvietās. Pirmā ir no apustuļa Jāņa pirmās vēstules, kur viņš saka šos vārdus. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu kā izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Mūsu mīlestības centieni balstās tajā mīlestībā, ko Dievs caur Kristu parādīs mums, un vakarēdienas ir tas brīdis, kad mēs to atceramies no jauna vizuāli redzamā veidā. Vai vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 1.2. pants. Būdami, pasvītroja būdami, tā kā esam Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs patiesi pateicamies, ka Tu mūs pirmais esi mīlējis. Tu mūs esi mīlējis vēl tad, kad mēs bijām absolūti šķībi, greizi no Tevis bēgoši un Tevi ienīstoši grēcinieki. Tu tik ļoti mūs mīlēji, ka Tu atdevi savu vienpiedzimušo dēlu, kurš par mums mira. Tās un šo žēlastību satvēruši, mēs lūdzam, Kungs, palīdzi mums savā draudzē, savās attiecībās ar līdzcilvēkiem šo mīlestību atdarināt. Kungs, mēs lūdzam patiesi, lai mēs varētu pieaugt šajā mīlestībā. Lai šī mīlestība patiesi būtu tā skaidra un visiem redzamā ūdenszīme, kas apliecina, jā, Dievs ir ar šiem cilvēkiem. Dievs ir viņu vidū. Pasties, kā viņi mainās. Pasties, kā viņi cits par citu rūpējās. Pasties, kā viņi cits par citu priecājās. Debes Tēvs, mēs lūdzam šīs lietas, palīdz mums tās īstenot Kristus vārdā. Āmen.